beigās tas pirmais iemesls, kāpēc mēs esam viena no labākajiem, ir stāsts par attieksmi. Attieksmi, kā mēs izturāmies pret katru cilvēku. Jo tas, kā es jau apbalvošanas ceremonijā minēju, mums ir ļoti svarīgi, lai katrs cilvēks domā, ka viņš ir ļoti labs. Un tāda attieksme arī mums ir pret visiem darbiniekiem, jo tas veicina viņiem tādu atvērtību, viņi grib būt vislabākie un viņiem ir vislabākie nodomi. Ļoti būtiska. Es teiktu tā, varbūt drusītiņa sportisku terminu, mums nav izlase, mums ir salse. Un līdz ar to mums katrs darbinieks ir būtiski jāattīst. Un mēs esam gatavi ņemt cilvēku, kurš neko neprot. Un tas varbūt ir iemesls, kāpēc mums, kā metāla apstrādes uzņēmumam, strādā 70% sievietes. Un tas nozīmē, ka mums arī darba vide pie tā ir jāpielāgo, lai jebkurš cilvēks, jebkurš dzimums, lai jebkurā vecumā varētu šo darbu izdarīt. Tāpēc mēs tādi arī esam. Ļoti daudz forši notikumu mums šogad ir bijuši. Un, man gribās teikt, ka galvenais iemesls ir joprojām mūsu kolēģi. Bet varbūt tas, ka mums bija šis pārcelšanās stāsts, mums bija stāsts ar pāriešanu uz jaunu darbu vidi mūsu droši vien kā kolektīvu, kā visu komandu. Mums ir ļoti daudz, vairāk kā 900 darbinieki mūs apvienoja vēl tādā lielākā kopībā un sajūtā, ka mēs tiešām strādājam kopā pie brīnišķīga darba devēja. Un tas, ka mūsu kolēģi izbaudīja šo kopīgo ceļojumu, arī palīdzēja to parādīt daudz plašāk. Ļoti daudz kolēģi dalījās ar ziņām sociālos tīklos, mēdījos, ļoti tādas autentiskas, patiesas prieka ziņas bija par to, cik forši ir strādāt sebā, kāds tiešām arī ir. Un es domāju, ka tas ir man liekas, tā veiksmes atslēga bija mūsu kolēģi un viņu vēlme dalīties ar mūsu kopīgiem sasniegumiem un foršām lietām, ko mēs esam paveikuši šogad. Kopumā es teiktu, lielākais darba deva izaicinājums joprojām varbūt ir šis kompetenci pieejamība un tas, cik ļoti varbūt viegli mums ir atrast, cik ļoti tirgus joprojām ir piesātināts un cik varbūt joprojām ir tāds darba ņēmēju vadošs šis tirgus, kas, protams, ļoti liek darba devējiem iesprint un turēt augstu latiņu, būt vislabākajiem. Un arī mums ir tieši tas pats, nedrīkst nevienā brīdī atslābt un noturēt šo augsto latiņu, lai tiešām būtu izvēles darba devējs. Bet otrs, protams, izaicinājums ir tas, ka mēs esam jau iesākuši un esam priekšā tādā kompetenci maiņā, ņemot vērā, ka mākslīgais intelekts ļoti strauji attīstās un uzņēmumi arvien vairāk skatās tās attīstības virzienā, tad, protams, ka noturēt darbinieku vēlmi mācīties, ieguldīt savās kompetencēs, domāt par to, kādas nākotnes kompetences ir vajadzīgas. Tas, manuprāt, ir tāds darba devēja liels izaicinājums šobrīd, lai esošie darbinieki varētu ātri mainīt tās savas prasmes un spēt pildīt jaunus darba pienākumus jaunā tādā darba vidē, kas varbūt būs nepieciešama pavisam ātri. Un tās pārmaiņas ir ļoti ātras, līdz ar to kaut ko ilgi plānot un tad darīt vairs neatliek laika, ir jādara uzreiz. Tāpēc tas tāds darba devēju dinamika pieaug un tās pārmaiņas, kas likās ātras vakar, viņas šodien ir vēl ātrākas. Tāpēc ātrums ir milzīgs un ir jāspēj iet līdzi. Jā, šogad mums tāds pusapaļas jubilejas gads, jau 15. reizi noskaidrojam visiem labākos Latvijas darba devējus. Šis gads raksturojās ar to, ka ir ļoti augsta iesaiste, gan 18,000 respondenti, viens no augstākajiem šādiem rādītājiem, un arī vairāk nekā 1600 pieminēto uzņēmumu. Tad ļoti liela konkurence, daudz respondenti, uzņēmumi ir ļoti aktīvi iesaistās, lai varētu iegūt pēc iespējas augstākas balvas. Un noteikti ļoti liela dinamika. Šajā gadā ir 4 jauni līderi, ļoti būtiskas izmaiņas. Ir, protams, arī kategorijas, kur ir tāda stabilitāte. Lielākās izmaiņas ir piemēram, ražošanā, būvniecībā. Savukārt tāda stabilāka situācija ir finanšu sektorā. Tā kā ir diezgan kopumā liela dinamika, bet ir skaidrs, ka ar tādu atpazīstamu zīmolu vien nepietiek, ir jādomā par to reputāciju, lai šie cilvēki tiešām par uzņēmumu nobalsot. Tradicionāli tā ir bijusi reputācija, bet aizvien vairāk, protams, ir dažādi arī citi faktori, kā komanda, vadība, izaugsmes iespējas. Būtībā darba ņēmēji meklē tādu darba vietu, kas nav vienkārši tikai darba vieta, kur viņi var sevi realizēt, kur viņi var augt, attīstīties, kam viņi var uzticēt savu laiku, enerģiju un talantu. Un būtībā tie darba devēji, kas spēj veidot šādu vidi, kas piesaista, iedvesmo un notur talantus ilgtermiņā, tie arī ir tie, kas augstāk tiek atzīti.
Labs darbdevējs ir tāds, kurš ne tikai sola, bet arī dara. Ja, un tātad ar saviem darbiem pierāda to, ka cilvēki vēlās šeit strādāt un vēlās strādāt šodien, rīt, un arī bijušie darbinieki vēlās atgriezties. Tas ir labs darba devējs. Man nav viennozīmīgas atbildes. Tas tiešām ir patiesas pārsteigums redzēt šādu rezultātu. Tas, protams, iepriecina. No vienas puses es domāju, ka iespējams tā ir gan darbinieku pozitīvā pieredze, gan es esmu cilvēks, kas nodarbojas ikdienā talantu piesaisti. Tātad arī tā pieredze cilvēkiem, kas nav mūsu darbiniekiem, ir pozitīva. Un tas ir vainagojies ar šādu rezultātu. Es teiktu, ka mēs esam zināmā mērā veikuši izmaiņas, veicam, un gan jau, ka veiksim mūsdienas nenoteiktajos apstākļos. Ar prātu, ar enerģiju, ar domām par nākotni. Katrs ir atradzis kā darbinieks noteikti sev tuvāko vērtību. Un ar to kaut kur palēnām, jā, lielam organizācijai, tas kaut kur parādās šobrīd rezultātos laikam. Ļoti lomu tiešām spēlē cilvēciskais faktors. To man tiešām cilvēki paši saka, ka viens no izvēles kritērijiem viņiem ir šī cilvēciskā saruna, kurā viņi ir kopā ar mums, jo pirms, tā teikt, izdara izvēli vai vispār izrādīt interesi, jā, tas ir kaut kāds tēls, kas ir publiskā telpā, bet atnākoties jau, tā teikt, sarunu uzņēmumā, vai nu viņš apstiprinās, vai nu attiecīgi, diemžēl, mainās. Un tad, jā, mums ir pozitīvs novērtējums, jā, no potenciāliem, tā teikt, kandidātiem, mūsu potenciāli nākotnes kolēģiem, ļoti atzinīgs vērtējums arī tiem, kuriem mēs kādreiz atsakam.